Labdien, cienījamie klausītāji! Gribu dalīties savās pārdomās par divām vēsturiskām kaujām, kas vairāk vai mazāk ir saistīts ar Saldus novadu. Runa ir par Ziemassvētku kauju Pirmajā pasaules karā, kur aktīvu lomu ņēma mūsu novadnieks no Jauntriņiem, pulkveids Jukums Vācietis, kas komandēja 5. Zemgales strelnieku pulku. Un runa ir par 3. Kurzemes lielkauju 1944. gadā, kad bija pati asņainākā Kurzemes cietokšņa kauja, kuras mērķis bija pāraut fronti Saldus rajonā. Runa ir par padomju karaspēku, ja, un nonākt līdz Liepājai, un tādējādi, kā saka, likvidēt ielenkto vācu karaspēku, kur rindās cīnījās arī Latviešu leģiona 19. divīzija. Tad vispirms par pirmo Ziemassvētku kauju, kas norisinājās Pirmajā pasaules kara laikā. 20. gadsimta sākumā Latvija bija ekonomiski, kulturālā un arī izglītības ziņā pats attīstītākais novads Krievijas impērijā. Bet 20. gadsimta sākumā visā Krievijas impērijā, īpaši Baltijā, sācinājās dažāda veida pretrunas. Latvieši ļoti nomāca smagais pārdzīvošanas sloks, ko iesāka Krievijas cārs Aleksandrs III 19. gadsimta 80. gados, kā arī savu laiku pārdzīvojušās vācu mužnieku viduslaiku privilēģijas. Lai mēs saprastu, 20. gadsimta sākumā pārsimts vācu mužnieku ģimenēm piederēja vairāk kā puse Latvijas zemes, un tikai viņiem bija tiesības laukos nodarboties ar ekonomiku, tirdzniecību, un bija aizgājis pat tik tālu, ja, ka tik arī medīt drīkstēja mežos vācu mužnieki. Skaidrs, ka latviešiem šāds risinājums nebija pieņemams. Latvija tajā laikā bija būtībā kā latviešu cilvēku uz pulvēru mucas, vajadzēja tikai vienu dzirksteli, lai šīs pārestības parādītos visā savā jaukumā, ja tā var teikt. Pēdējais piliens Krievijas impērijā, kad šīs pretrunas sāsināja, bija neveiksmīgais Krievu-Japāņu karš, kur pretēji apsolītajām vieglajām uzvarām Krievu karaspēks cieta smagas sakāves. Līdz ar to sākās arī revolūcija milzīgā Krievijas impērijā, kas visplašāk notika mūsu Latvijā, jo latvieši cīnījās vispirms pret divkāršu nacionālu jūgu apspiestību, proti pret Krievu carismu un vācu mužniecību. Daudzi vēsturnieki arī šo revolūciju dēvē par latviešu revolūciju, jo šeit viņi noritēja visplašāk, vislielākos apmēros. 1905. gada nogalē daudzās vietās Kurzemē un Vidzemē tautie bija pārņēmusi varu savās rokās. Tās bija tā saucamās rīcības komitejas, arī mūsu Saldū aktīvi darbojās revolucionāri, un revolucionāra mītne bija mūsu slavenā gleznotāja Jaņa Rozentāla mājā, ko dēvēja, kas tautā bija iesaukta par kluso māju. Šī revolūcija cieta sakāvi, bet latvieši ieguva lielu politiskās un militārās cīņas pieredzi. 1914. gada 1. augustā sākās Pirmais pasaules karš ar Vācijas uzbrukumu Krievijas impērijai. Krievu armija cieta smagas neveiksmes, un 15. gada pavasarī Kurzemē ienāca vācu karaspēks. No apmēram 800 000 Kurzemes iedzīvotāju apmēram puse devās bēgļu gaitās vai nu labprātīgi, vai spaidu kārtā. Piemēram, Krievu kazaki, ja, lai piespiestu latviešu doties projām, arī nodedzināja vienkārši bija labības lauks un citas tādas veida represīvās metodas, lai nepaliktu savās mājās. Kurzemnieki centās pēc iespējas tālāk par Vidzemi no sākuma neaizklīst. Krievu karaspēks panikā bēga. Ceļš uz Rīgu bija vaļā, vācieši jau līksmoja, jo Rīga bija pēdējais nopietnais punkts ceļā uz Krievijas galvaspilsētu Pēterburgu, ko Krievi kara laikā krieviskoja, sauca par Petrogradu. 1915. gada maijā divi latviešu zemesargas bataljoni Jelgavas aizķēsoja vācu uzbrukumu. Tas radīja lielu sajūsmu Krievu militārajās un politiskajās aprindās un nāca par labu tiem
latviešu lūgumiem, kas prasīja, lai ļaut latviešiem dibināt savus nacionālās karaspēka daļas. Tam īpaši pretojās vācu mužniecība, jo viņi nebija aizmirsuši 5. gada revolūciju. Visur valdīja nodevība, jo cara gāns ir pilns ar Baltijas mužniekiem. Un te ir tāds nodevības spils piemērs, ka 14. gadā tika arestēts un arī nošauts Krievijas kara ministrs Suhomļinovs. Nu, tad komentāri ir lieki smagais stāvoklis frontē. Iespieda Krievijas caru ļaut dibināt latviešu nacionālās karaspēka vienības. Un 15. gada vasarā tika saformēti 8 latviešu strelnieku bataljoni. Starp viņiem bija arī 5. Zemgales latviešu strelnieku bataljons, kur komandēja mūsu novadnieks pulkvedis Jukums Vācietis, kas savu strelnieku vidū bija ļoti iemīļots, viņu dēvēja par veco. 1916. gada nogalē jau šie pulki, 8 bataljoni bija pārauguši jau par pulkiem. Latviešu strelnieki ietilpa Krievu 12. armijā, kur komandēja Bulgāru izcelsmes ģenerālis Ratko Dimitrievs, kurš ļoti uzticējās latviešiem. Šajā laikā smagas kaujas noritinājās Rietumfrontē, pie Francijā, pie Verdenas. Un Ratko Dmitrievs bija ieplānojis plašu operāciju, kas palīdzētu sabiedrotajiem franču karaspēkam un angļiem pie Verdenas. Proti, viņš bija iecerējis pāraut vācu aizsardzību fronti, Purvaina apvidū starp Babītes ezeru un Olaini, tīrai purvā, kur bija stipri nostiprināts vācu aizsardzības līnijas. Šīs vācu aizsardzības līnijas bija jāpārauj bez artilērijas palīdzības. Tas ir dabīgi, lai pretinieks būtu pārsteigts. Un tas bija nebijis gadījums vispār karu vēsturē. Uzbrukums sākās 1916. gada 23. decembrī pēc vecā stila, vai pēc jaunā stila 5. janvārī. Tāpēc šīs kaujas arī ir ieguvušas Ziemassvētku kauju nosaukums. Latviešu strelnieki pārāva 3 aizsardzības līnijas, vācieši bēga, ceļš uz Kurzemi bija brīvs. Viens no tiem iemesliem, kāpēc latviešām milzīga enerģija devās kaujā, bija tieši šī paredzamā Kurzemes atbrīvošana. Bet viņu cerības tika pievilktas. Solītie Krievu papildspēki nenāca, vācieši atjēdzās, nāca uzbrukumā. Un būtībā vienīgais ieguvums šīm asiņainajām kaujām Pirmajā pasaules karā, pret kurām īpaši arī iebilda sevišķi labvēlīgi nebija noskaņots mūsu pulkvedis Jukums Vācietis, ja viņš uzskatīja, ka tas plāns nav īpaši pārdomāts, un viņa tie bēdīgie paredzījumi piepildījās. Viņa pulks, pildot pavēli, devās pāri klajam laukam un nonāca vācu ložmetēju Krustugunī un cieta lielus zaudējums. Un te bija arī vēl daudz citas tādas nepilnības. Tad būtībā latviešu strelnieki pulkos bija apmēram 18,000 cilvēku kopā ar rezerves pulku. Viņi bija apmēram plus-mínus 40,000. No šiem cilvēkiem Ziemassvētku kaujās 1917. gadā krita vairāk kā 10%. Un latviešu strelniekos arvien vairāk pieņēmās spēkā sarūktinājums, neapmierinātība ar Krievu armijas virspavēlniecību. Un starp viņiem arvien vairāk klīda baumas un pat pārliecība, ka viņi ir apzināti upurēti, ka viņiem nav piedota 5. gada revolūcija un ka viņus sūta kaujā vienkārši, lai viņus iznīcinātu pēc principa labs latvietis, beidz latvietis. Un kā mēs vēlāk vēsturē redzēsim arī, pēc Ziemassvētku kaujām latviešu kaujas spējas, viņi vairs negribēja karot, viņi saprata, viņi teica, čomiņi, mums tieši to ir jāgriež uz citu pusi, runa ir par Krievu carismu, tur nav vērts frontē cīnīties, jo mēs esam upurjēri. Un kā mēs vēlāk redzēsim, šo viņu noskaņojumu labai izmantoja boļševiku, lielinieki, komunistu aģitātori, teiksim, un kas vēlāk nāca pie tā, ka latviešu strelnieki aizgāja uz Krieviju, un kļuva par Ļeņina, tā teikt, gvardija, bet tā ir cita tēma un par citiem jautājumiem, par citiem notikumiem. Šeit noslēgumā par Jukums Vācietis, 5. Zemgales pulka komandieris, vēlāk kļuva par pirmo sarkanās armijas komandieri, komandēja Austrumfronti, vēlāk viņš bija profesors militārajā akadēmijā. Padomju Savienībā 1937. un 1938. gadā norisinājās tādi notikumi, ko mēs pazīstam kā lielais terors.
Un tas vispirms iesākās ar latviešu strelnieku un citu latviešu, kas dzīvo Krievijā, bija apmēram 200 000 lielas daļas iznīcināšanu. Upuru skaits ir apmēram vismaz kā 70 000. Šeit gandrīz var teikt tā, Staļins rīkojas pēc principa, Moris savu darbu padarījis, Moris var iet, ja viņam liecinieki nebija vajadzīgi, viņa personības kults nevarēja pieļaut, ja, kad viņam blakus ir cilvēki, kam ir milzīgi nopelni padomju varas stiprināšanā, padomju Krievijā, vēlāk padomju Savienībā. Latviešu strelniekiem bija jāpazūd. Pēc maniem datiem, ja pulkvedis Jukums Vācietis tika zvēriski nomocīts 1938. gada vasarā. Šeit arī cilvēkiem, kam interesē šī lieta, es varu ieteikt arī izlasīt, redziet, te ir tāda grāmata, arī neatkarības vārdā, tie par Somijas jēgeru cīņām. Tie bija Somijas brīvprātīgie, kas cīnījās Vācu armijā un kas vēlāk bija kļuva par Somu armijas kodolu, un Somu armija savu varenību parādīja 39. 40. gada ziemas karā, jeb Krievu Somu karā, kur mazie somi, kā saka, ja, nu, lika smagi iepūlēties, lai viņus varētu daļai pakļaut milzīgajai padomju impērijai. Nu, un grāmatu, manuprāt, ja, tas ir Aleksandrs Grīns, Dvēseļu putenis. Rakstnieks pats arī ir bijis strelnieks, viņa stāstītiem ir liela ticamība, jo viņš pats ir cīņu dalībnieks. Un arī par šīm cīņām Aleksandrs Grīns tika arestēts 41. gadā, ko mēs pazīstam kā baigā gada notikums, ja, un viņš tika Krievijā nošauts. Tas būtu īsumā par pirmām Ziemassvētku kaujām.